Sveicināti! Šodien parunāsim par saglabāšanu un eksportēšanu. Mums ir kaut kāds senāk izveidotais fails, šajā gadījumā efekti. Lai viņu saglabātu citā formātā, mēs tradicionāli ejam uz failu un spiežam Save As. Tas, ko mēs te redzam, ir iespēja dot nosaukumu, piemēram, es rakstu efekti, un izvēlēties formātu. Standarta ilustratora formāts, PDFs, apps, SVG, kas ir vairāk paredzēts mājaslapām, template, lai veidotu šablonu citiem nākamajiem darbiem, saspiests SVG formāts. Mēs izvēlamies PDF, to, ko mēs bieži izmantojam, spiežam saglabāt. Tagad mums piedāvā ilustrators izvēlēties, kādā mēs to gribam redzēt kvalitātē. Mēs varam paņemt vismazāko kvalitāti, mēs varam paņemt lielu kvalitāti. Būtībā nekas nemainās, jo tas ir vektora objekts un viņam ir jābūt kvalitatīvam abos gadījumos, vienīgi viņš citādākos veidos var padarīt sevi vieglāku. Un te kreisajā pusē mēs varam izvēlēties dažādus parametrus, kā mēs to gribam saglabāt, kuros mēs būtībā nekad nelienam. Piemēram, passwordu varam uzlikt. Galu galā spiežam Save PDF, un viņš tiek saglabāts attiecīgi lūk šeit. Lūk ir mūsu jaunais PDF, kurš aizņem 21 megabaitu. Mēs viņu taisām vaļā, varam nedaudz samazināt, lai redzētu uz lapas, un redzam, ka viss mūsu darbiņš ir lūk šeit. 21 megabaits. Tagad, ja mēs atgriezīsimies šurp un pamēģināsim to saglabāt mazākā kvalitātē, piemēram, nomainot šo pašu, uzliksim smallest file size, tad viņš mums saglabās principā izveidojot tādu pašu dokumentu, tikai viņš jau aizņems 800 kilobaitu, tātad stipri vien mazāk. Ja mēs gribam eksportēt, piemēram, JPG formātā, tad mēs ejam uz File Export, Export As, un šeit izvēlamies formātu. JPG formāts, kurā mēs klasiski saglabājam, PNG, lai būtu bez fona, TIFF, tie ir lieli formāti, kuri tiek saglabāti kopā ar slāņiem, web formāti, BMP un citi formāti, kurus mēs izmantojam retāk. Izvēlējāmies, pateicām, ka mēs gribam, lai tas būtu šis artboards un eksportējam. Izvēlamies kvalitāti, krāsu, modeli, izšķirtspēju taisīšu mazāku un spiežam OK. Un principā šeit ir jāparādās lūk, efekti 0.1, 4 megabaiti ir mūsu JPG bildīte. Protams, ka viņa vairs nebūs tik kvalitatīva kā PDFs. Ar to mēs rēķināmies. Tagad paskatīsimies, kā eksportēt kaut kādas atsevišķas figūras no šī te darba. Ja mēs ejam uz Export for Screens, pirmais, ko mums atver, ir artboards. Te mēs redzam visu mūsu artboardu, ja viņu ir vairāki, tad mēs redzēsim šeit visus. Un mēs varam eksportēt šo te artboardu tā, kā mēs to darījām pirms 2 minūtēm. Un varam tāpat izvēlēties formātus. Šeit ir PNG, SVG saitiem, PDF, JPG, web un tā tālāk. Bet mēs tāpat varam ieslēgt assets. Šajā logā es jau esmu ielicis konkrētas kaut kādas figūriņas, kuras vēlējos eksportēt. Nodzēst es viņas nevaru, es viņas varu tikai atķeksēt kā eksportējamās un pievienot viņām, teiksim, jaunas. Tāpēc šo logu es taisu ciet, bet šo pašu lodziņu mēs varam atrast sadaļā Windows Asset Export. Lūk ir mūsu figūriņas, kuras mēs varam izdalīt un nodzēst. Un tagad pieņemsim, ka es gribu no šīs te lielās lapas eksportēt dažas figūriņas neatkarīgi vienu no otras. Tad es ņemu, piemēram, šo, nospiežu Shift, paņemu lūk šo, paiešu kaut kur zemāk, paņemsim, piemēram, bildīti un lūk šo te seiņu. Viena piezīme, tam visam ir jābūt sagrupētam. Nu, teiksim, seiņai jābūt sagrupētai, tas nevar būt acis un cepuri atsevišķi. Un tagad šo te visu mēs metam lūk šajā te lodziņā. Lūk ir mūsu 4 bildītes. Tālāk mēs izvēlamies, kā mēs to gribam eksportēt. Šeit mēs varam palielināt 2 reizes, 3 reizes. Izvēlamies, ka mēs, piemēram, tagad saglabāsim to tā, kā tas ir. Nākamo mēs palielināsim 3 reizes. Nu, un tad šo mēs taisīsim JPG formātā, otro mēs taisīsim SVG formātā, nu un šeit, lai paliek PNG. Nākamais mums ir jānorāda, kur mēs to gribam saglabāt. Spiežam Export un mūsu mapītē, lai nebūtu daudz dažādu failu, es veidoju jaunu mapīti ar nosaukumu Assets. Ejam šajā mapē iekšā un uzreiz eksportējam.
Viņš kādu laiku padomās, tāpēc, ka mums ir 4 bildes un katru vajag saglabāt 3 dažādos formātos. Ejam uz mūsu mapīti un skatāmies, kas mums notiek šajā mapītē. Mums ir 3 dažādi formāti. Pirmais ir JPG tajā pašā izmērā. Mums ir šī sējiņa, bildīte, šī bildīte, un tas viss ir kā atsevišķa bilde. Nākamajā mums ir 3 reizes lielāks, viss tas pats, tikai PNG formātā jau. Un tad mums ir SVG formātā. Šis formāts ir vairāk paredzēts darbu publicēšanai internetā, bet mēs viņu varam apskatīt katrā ziņā. Lūk, tā darbojas asset export. Jo nevienmēr mēs gribam pārnest visu darbu, dažreiz mēs gribam pārnest tikai kaut kādus konkrētus šīta darba elementus. Un saglabāšana PDF-ā mums bieži vien noder tad, ja mēs gribam nosūtīt savu darbiņu cilvēkam, kuram, piemēram, ilustrātora nav, lai viņš var atvērt. Būtībā šī īsā mācību kursa nobeigumā es gribu, lai jūs prastu saglabāt savu izvēlēto failu dažādos formātos. Uztaisiet vienu darbiņu PDF formātā, vienu to pašu artboardu JPG formātā un izveidojiet atsevišķu elementu izkopējumu dažādos formātos. Tā kā tas ir parādīts paraudziņā. Mums ir tās 4 bildītes izmērā 1:1, izmērā 1:3 un SVG formātā. Katra faila nosaukumā ir tas nosaukums, ko es esmu devis, un kārtas numurs. Un būtībā te arī beidzas tāds ilustrātora ievadkurs, un turpmāk mēs jau sāksim iedziļināties tādos jautājumos, kas ir īpaši svarīgi tieši dizaineram, lai varētu profesionāli strādāt programmā. Pagaidām paldies par uzmanību, tiekamies vēlāk!